Apmēram 1985. gadā, 60 pirms Maiks Taisons kļuva par jaunāko smagsvaru čempionu vēsturē, viņš kāpa ringā pret vīrieti, kurš bija saistīts ar narkotiku tirdzniecību. Viņš bija izcietis cietumsodu un tika uzskatīts par vienu no bīstamākajām smagsvaru boksa figūrām. Atlantic City, 1985. gada 9. oktobris, 6:05. Zem spožajām Trump kazino hotela gaismām leģendārais ringa vadītājs Maikls Buffers paziņoja vārdu, kas ātri kļuva par visbaidītāko boksā. Pēc tam, kad viņš tā gada sākumā kļuva par profesionāli, tikai 19 gadu vecumā, Taisons vēl nebija pasaules čempions, taču jau bija visvairāk apspriestais boksa talants. Paldies, ka skatījāties! Taču tajā naktī viņam pretī nestāvēja nekāds amatieris, bet gan vīrs ar vienu no labākajiem boksa iesaukām. – 28 gadus vecais smagsvars no Ohio uz šo cīņu ieradās ar 15 uzvarām un tikai 3 zaudējumiem. Atšķirībā no lielākās daļas Taisona pirmajiem pretiniekiem, Long jau bija cīnījies ringā ar dažiem pieredzējušiem smagsvariem. Pēc uzvaras par veterānu Johnu Dino Denisu viņš izturēja līdz galam pret izturīgo Jamesu Braudu un pat cīnījās pret bijušo WBA smagsvaru čempionu Johnu Teitu. Longs šķita līdz šim grūtākais pārbaudījums, ar kuru Taisons bija saskāries. Taču viņa reputācija sniedzās daudz tālāk par boksa ringu. Viņam bija nemierīga pagātne, kas ietvēra uzturēšanos cietumā, apsūdzības par narkotiku tirdzniecību un gadus, kas pavadīti bēgot no likumsargiem. Cīņa. Donijs Longs bija pazīstams kā bīstams cilvēks gan ringā, gan ārpus tā, un atšķirībā no daudziem bokseriem, kur tajās dienās stājās pretī Taisonam, viņš ticēja, ka var viņu uzvarēt. Longu neiebiedēja Taisona pieaugušā reputācija. Patiesībā viņš uzskatīja, ka jau zina stratēģiju, kā viņu uzvarēt. Cīņas reklāmas laikā viņš pieminēja pazīstamu vārdu – Henrijs Tilmanis. Tas pats Henrijs Tilmanis, kurš 2 reizes bija uzvarējis Taisona amatieru līmenī, pirms izcīnīja olimpisko zeltu Losandželosā. Uzaudzina tas bija tā, it kā viņam būtu izrauts no rokām sapnis par olimpisko zelta medaļu. Tāpēc pieminēt Tilmaņa vārdu pirms cīņas bija kļūda, par kuru Ohio sliktais zēns beigās nožēlos. Un tā 1985. gada 9. oktobrī abi bokseri beidzot tikās Atlantic Cityjā. Lai gan sākotnēji bija paredzēts aizvadīt 8 raundus, cīņa tika saīsināta līdz 6 televīzijas laika ierobežojumu dēļ. Bet pat šis laiks bija vairāk nekā pietiekams Taisonam. Tiklīdz atskanēja sākuma zvans, Taisons metās uz priekšu ar savu raksturīgo dāvas stilu, šūpojot galvu un ķermeni no vienas puses uz otru, neļaujot pretiniekam ne mirkli atvilkt elpu. Longs mēģināja pieturēties pie plāna. Apiet apkārt, turēties tālāk no virvēm un noturēt Taisona ringa centrā, tieši kā viņš bija solījis pirms cīņas. Taču pret dzelzs Maiku pietiek ar vienu sitienu, lai sagrautu pat visdisciplinētāko plānu. Mazāk nekā minūti pēc cīņas sākuma Taisons trāpīja Longam spēcīgu kreiso āķi pa zodu, nogāžot viņu uz dēļiem pirmo reizi. Longs centās piecelties, jo viņa ķermenis vēlējās turpināt cīņu, taču viņa nervu sistēma jau bija padevusies, kas noveda pie otrā knockdowna.
Jūtot šo vājumu, Taisons viņu pabeidza ar postošu kombināciju, un viss beidzās jau pirmā raunda 88. sekundē. Vīrietis, kuru uzskatīja par līdz šim grūtāko pārbaudījumu, ar ko Taisons bija saskāries, nespēja izturēt pat 90 sekundes pret pusauģu brīnumbērnu. Šis sniegums pārsteidz pat slaveno komentētāju Alu Bernsteinu, kurš to nosauca par sliktāko Donija Longa sniegumu, kādu jebkad bija redzējis. Taču viņš ātri piebilda, ka nopelns pieder Taisonam, jo Taisons ne tikai uzvarēja Doniju Longu, bet arī nosūtīja vēstījumu visai divīzijai. Taču visbaisākais nebija nokauts, jo intervijā ar Alu Bernsteinu pēc cīņas Taisons paskaidroja, ka vēlējies sarīkot šovu pārējiem smagsvariem, kuri bija atnākuši viņu skatīties klātienē Atlantic Cityjā. Gada 16. jūnijā, 5 gadus pēc cīņas ar Doniju Longu un tikai dažus mēnešus pēc tam, kad viņš zaudēja savu smagsvaru titulu Busteram Douglasam, Taisons beidzot ieguva iespēju atriepties vīrietim, kura vārdu Donijs Longs bija pieminējis pirms viņa cīņas. Henrijs Tilmans, 1984 gada olimpiskais čempions, kurš 2 reizes amatieru līmenī bija uzvarējis Maiku Taisonu. Un ja Donijam Longam tajā naktī bija kāds mierinājums, tad tas bija tas, ka viņš neizturēja daudz ilgāk. Lai filmē pretinieki. Taisons jau no pirmajām cīņas sekundēm samazinot distanci skaidri parādīja, ka viņam nav nekādas vēlmes šo sarunu vilkt līdz pēdējiem raundiem. Tillman. Nu. Tilmans mēģināja izvairīties no iesaistīšanās sitiena apmaiņā, bet šādās cīņās pietiek ar vienu kļūdu, lai vairs nebūtu laika aizbēgt. Kad pienāca šis brīdis, Taisons darbu pabeidza ar nokautu jau pirmajā raundā. Šī uzvara neizdzēsa zaudējumu pret Douglasu.
Tādi zaudējumi nepazūd pēc vienas spožas nakts, taču cīņa pret Tilmanu kalpoja kā atgādinājums, ka pat pēc skaļākā kritiena Maiks Taisons joprojām bija viens no izcilākajiem. Tikai 19 gadu vecumā Maiks Taisons vēl nebija pasaules čempions, taču tādas naktis kā šī skaidri parādīja, ka smagsvaru kategorija drīz mainīsies uz visiem laikiem, un pats biedējošākais, Taisons tikai sāka savu ceļu.